Sveiki! Šodien mēs parunāsim par to, kas ir pieķeršanās vai attiecību veidošanas stils, kā tas rodas un kādi ir galvenie izaicinājumi katram no tiem. Protams, sasaistīsim to visu kopā ar astroloģiju un kādas ir galvenās planētas, kas to visu ietekmē. Es jau iepriekš runāju par attiecību veidošanas stilu, un jūs šo video varat nostīties šeit. Joprojām mēs runāsim par Urāna, Neptūna un Plutona ietekmi uz attiecībām, un šodien mēs šo tēmu vienkārši turpinām. Un tā, kas tad ir pieķeršanās stils? Jā, tas ir tāds neapzinātu, un es gribētu šeit uzsvērt, neapzinātu noteikumu kopums, ko mēs paši sev izveidojam, kas ir izveidojies kā pašsaprotams attiecībās un mīlestībā, un kurš veido mūsu uzskatus, dažādas vajadzības attiecībās, kā mēs uzvedamies un izturamies attiecībās, un kā nospraužam savas robežas, vai nenospraužam tās. Jā. Tas ir arī kas tāds, ko mēs iegūstam socializējoties, tātad augot noteiktos apstākļos. Mēs kā bērns it kā nepiedzimstam ar šādu iekodētu attiecību stilu, bet tas izveidojas tieši tajā vidē, kurā mēs augam. Un tad, protams, ir jautājums, kāds tam sakars ar astroloģiju, ja tas viss ir atkarīgs tieši no vides, bet lieta tāda, ka astroloģiskajā kartē mēs varam redzēt šīs tendences, kā bērns uztver ģimeni, kas ietekmē viņa emocionālās vajadzības, un tās ir tātad tendences un varbūtības. Līdzīgi arī kā medicīnā, kad mēs redzam kaut kādas vājās vietas, kad cilvēkam ir ģenētiski kaut kādas, teiksim, nosliece uz kaut ko, un noteiktos sociālos apstākļos tas var izpausties. Tieši tāpat arī astroloģijā. Tātad mēs nevaram teikt, atverot astroloģisko kartu, pateikt, jā, šim cilvēkam ir tādas un tādas noslieces, vai te mēs varam pat, uzstādīt kādu diagnozi. Nē, jo katrai planētai ir ļoti plašs tas saucamais atslēgas vārdu kopums, un tur ir gan pozitīvās, gan negatīvās īpašības. Tieši tāpat kā zodiaka zīmē. Bet astroloģiskajā kartē mēs šīs tendences noteikti varam saskatīt, un, ja tās tendences tur ir, tās var izpausties noteiktos sociālos apstākļos. Lūk, daži speciālisti uzskata, ka pat šis attiecības stils izveidojas jau vecumā no 0 līdz 2 gadiem, ja? Un ir atkarīgs no tā, kā pret zīdaiņu vajadzībām izturās tieši viņa vecāki. Vai tā vieta, kurā viņš nonāk. Jā. Protams, tas notiek arī vēlāk caur situācijām, kas atkārtojas, un te es taisni gribu runāt par to, ka tās ir situācijas, kas atkārtojas atkal un atkal, un tādā veidā mēs zemapziņā nostiprinam šo te attieksmi, jo mums katru reizi noteiktās situācijās veidojas emocionālās reakcijas, un mums smadzenēs izveidojas atbilstoši neironu saites, un vēlāk mēs to saucam par raksturu. Tā, speciālisti izdala 4 pieķeršanās, jeb piesaistes, jeb attiecību veidošanas stilus, un tie tātad parādīs ne tikai to, kā mēs veidojam attiecības, bet arī kā mēs pārtraucam tajos gadījumos, kad mēs gribam iziet no šīm attiecībām. Un parādīs mūsu galvenos sāpi vai mūsu galvenos kompleksus šajās attiecībās un arī īpašās vajadzības, ko cilvēks dara, lai apmierinātu šīs vajadzības caur attiecībām. Pirmais un tā kā visvienkāršākais un, teiksim tā, visveselīgākais attiecību stils, tātad ir droša piesaiste, jeb drošas pieķeršanās stils. Te jau mēs varam nojaust, ka bērns aug ģimenē, kurā viņš saņem vajadzīgo uzmanību, saņem vajadzīgo attieksmi tajos gadījumos, kad viņam iet slikti, kad viņš raud. Tātad vecāki pievērš viņam uzmanību, mēģina noskaidrot, kas par lietu, mēģina viņu iedrošināt, mēģina atbilstoši reaģēt, interesējas par viņu, kas būtu darāms, lai tā nebūtu. Tātad vecāki risina jautājumus,
Un, protams, šī te attieksme caur atkārtotu pieredzi un pozitīvām emocijām rada bērnā pārliecību, ka es drīkstu parādīt savas emocijas, ka manas vajadzības tiks uzklausītas, es droši varu par tām runāt, es varu paļauties uz citiem cilvēkiem, un es varu saņemt citu cilvēku atbalstu un mīlestību, kad man tas ir vajadzīgs. Un es esmu mīlestības un uzmanības vērts. Attiecīgi pieaugušā vecumā šādam cilvēkam būs daudz vieglāk veidot attiecības, jo viņam ir šī pozitīvā pieredze, un viņš jau automātiski veidojot attiecības projicē uz citiem, ka tas ir ok, ka te es varu saņemt atbalstu, es varu saņemt uzmanību. Es esmu pārliecināts, ka man apkārt ir atsaucīgi un pozitīvi noskaņoti cilvēki, ka ir pilnīgi normāli uzticēties un paļauties uz otru cilvēku attiecībās. Ir normāli runāt par savām vajadzībām un attiecīgi saņemt vajadzīgo atbalstu. Un to ir droši darīt, un es to varu darīt nepiespiesti. Ja? Es tikšu uzklausīts, es tikšu saprasts, un tam, jebkurai problēmai vienmēr ir risinājums. Jā. Principā viņiem nav nekādu tādu īpašu traumu, kas ietekmētu attiecības. Skaidrs ir viens, mums pašiem ir kaut kādas, ir kaut kādas problēmas un kaut kādas bailes. Nav tāda problēma, cilvēki, kas iet bez problēmām pa pasauli, bez bailēm un nekādas šķēršļi, kā saka, viņš ir drosmīgs, ja? Vai, teiksim, viņš no kā nebaidās. Tomēr viņi prot runāt par savām vajadzībām, un viņi prot nospraust veselīgas robežas. Un tas ir šeit galvenais. Nākamais pieķeršanās stils, tas būtu trauksmainais pieķeršanās stils vai trauksmainais attiecību veidošanas stils. Un šeit mēs astroloģijā ļoti redzēsim Urāna ietekmi uz attiecībām. Jo te nav tā, ka bērnam varētu nebūt gādīgi vecāki. Šim bērnam var arī būt vecāki ļoti gādīgi, bet viņi ir, piemēram, aizņemti ļoti, piemēram, strādā ilgstoši un bērns tiek regulāri vests vai nu pie vecvecākiem vai ļoti agrā vecumā viņš tiek nodots auklītēm, un bērns, un varbūt šīs te auklītes un vecmāmas vai kur bērns tika nodots agrā vecumā, viņas nepievērsa bērnam tādu uzmanību, kā viņš būtu gribējis, tur varbūt bija vēsas attiecības. Katrā ziņā bērnu vajadzības netika apmierinātas, un līdz ar to bērnam izstrādājās pārliecība, ka man tuvi un mīļi cilvēki var pazust jebkurā brīdī, un bērns ļoti baidās, ka viņu atkal var pamest un atstāt vienu pašu. Un viņš kļūst tāds nervos, saraustīts, jo tu nezini, kurā brīdī tev šī mīlestība tiks atņemta. Un redziet, ka mazs bērns arī nevar saprast, kāpēc šī mīlestība te ir un te nav. Un tad viņi pazūd, un tad viņi atkal uzrodas. Vienmēr sakot, lai kas šeit arī būtu, šī te aprūpe nav konsekventa. Ja? Un kādas ir sekas? Sekas ir tādas, ka bērns neiemācās parūpēties par savām vajadzībām pats, jo viņš visu laiku gaida, ka šie mīļotie cilvēki viņi pēkšņi parādīsies atkal atpakaļ. Un viņš atkal saņems tādu spontānu mīļuma mirkli, un viss būs labi. Līdz ar to viņš ir tādā gaidīšanas režīmā, kad viņi atkal parādīsies, un viņš neiemācās parūpēties par sevi pats. Un attiecīgi pieaugušā vecumā viņiem ir milzīgas bailes, ka tos atraidīs, ka tos pametīs. Un ko viņi dara? Viņi ļoti pieķerās otram cilvēkam, viņi pieķerās par katru cenu, un viņi pieķerās tik ļoti cieši, ka šī pieķeršanās nemaz nav tik viegli izturama. Un tad, kad otrs cilvēks mēģina attālināties un teikt, paga, man ir vajadzīga arī sava telpa, ir jau labi, turēsimies tālāk, tad viņš cenšas visiem spēkiem to noturēt. Un tad viena no tādām aizsardzības mehānismiem, ko viņš var uzlikt, ir tāda vēsuma maska. Ja? Ko līdz cilvēks pamana, ka partneris vēlas attālināties, tad viņš var teikt,
Man jau tās attiecības nemaz nebija tik svarīgas. Viņš uzliek šo te vēsumu masku, viņš pats lec ārā no attiecībām, viņš pats attālinās, it kā aiz labiem nodomiem, lai sevi nesāpinātu, jo viņam ir šī pieredze. Nu jā, mani tāpat pamet no šīm attiecībām, te es esmu iekšā, te ārā, un man nav tik viegli. Un viņš uzliek šo vēsumu masku, un kas notiek tad, kad tu uzliek šo vēsumu masku, otrs cilvēks redz, es laikam nemaz nebiju tik svarīgs. Es varbūt kaut ko pārpratu. Es pārpratu tavus signālus, acīm redzot, nu, mums nevajadzētu satuvināties. Un tad, kad viņš tā teikt attālinās un iet prom, tad šis te cilvēks, kuram patiesībā šīs vajadzības tik ļoti bija vajadzīgas, nu tā kā apliecina šo te savu iegūto pieķeršanās stilu, ka cilvēkus, kurus es tik ļoti mīlu un kuri man ir vajadzīgi, viņi tāpat pazūd. Jā, nu, mēs redzam šo te urāna ietekmi, ka cilvēks ir nervos, cilvēkam arī attiecības, tas sāks, te beidzas, viņam ir grūtības izveidot noturīgas un stabilas attiecības. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ieradums testēt visus apkārtējos uz to, vai tik tu man nepametīsi. Respektīvi, tu meklē otrā cilvēkā šos te attālināšanās signālus, nevis pietuvināšanās signālus. Lūk, un kā jau es teicu, lielākās bailes ir saistītas tieši ar noraidījumu un nepieņemšanu, un tamdēļ viņi vēlas patikt ikvienam. Un tieši ikvienam, jo no bērnības ir iegūts šis te priekšstats, ka izdzīvošana un atzinības apliecinājumi ir viens un tas pats. Jo tas atsauc atmiņā to, ka mīļie cilvēki var pēkšņi pazust, un es nevaru bez viņiem izdzīvot. Tātad tas galvenais ievainojums ir tas, ka es nevaru izdzīvot bez otra cilvēka. Un šis te otrs cilvēks ir burtiski dzīvības un nāves jautājums. Lūk, galvenā problēma ir tāda, kā jau es pirmīt minēju, ka viņi nav iemācījušies nomierināties paši. Un bieži vien arī viņi nezina, kas ir tas, kas viņiem patiecīgi vajadzīgs, kas viņus var nomierināt, kas ir vajadzīgs tieši viņiem, jo tas radars visu laiku ir vērsts uz citiem. Ko tev vajag, kā es varu tev patikt, jo no tevis ir atkarīga mana izdzīvošana. Līdz ar to viņi ļoti cenšas izkalpoties. Ziniet, angliski ir tāds teiciens people pleaser. Ja, tātad izpatikt par katru cenu, es taču esmu tik jauks, kā es varu nepatikt. Tātad viņi cenšas izkalpoties, viņi cenšas iegūt atzinību par katru cenu, ja, un attiecīgi viņu mīlestības valoda ir cieši saistīta ar tuvību, ar pieskārieniem, ar būšanu klāt, ar būšanu fiziski tieši blakus, ar šo te apkamšanu un šo te nespēju palaist prom vai palaist bišķiņ tālāk no sevis, jā. Viņi ir ļoti uzmanīgi, viņi ir ļoti mīloši un dodoši un arī ļoti vērīgi pret citu vajadzībām. Un tas bieži notiek uz savu vajadzību rēķina. Un te ir tie visi kuriozi, kur mēs prasām, ko tu gribi ēst, un cilvēks atbild, ko tu? Vai tu gribi dzert? Tu gribi dzert, ja? Tātad viņi nav iemācījušies sajust sevi, sajust ķermeni, jo viņu radars vienmēr ir balstīts, tā kā vērsts uz citiem cilvēkiem. Jā, un tad, kad mīļotais cilvēks nav tuvumā, viņiem patiešām ir grūti, jo viņi nemāk paši nomierināties. Ja? Viņiem vajag šo te saikni. Lūk, attiecīgi arī galvenais tas pāri darījums, kas saistās viņiem pašiem ar sevi, ir tas, ka viņi pakārto savas vajadzības citiem, tamdēļ bieži neizdara to, kas viņiem ir vajadzīgs priekš sevis, arī darbā, arī personiskajā dzīvē. Redziet, šis te izturēšanās modelis, viņš jau strādā ne tikai personiskajās attiecībās, tas strādā arī darbojas, kad mēs veidojam draudzības attiecības, tātad ar draugiem, ar radiem, ar darba kolēģiem, visur, kur mums ir attiecības.
Nu, un bieži vien mēs redzam situācijas, ka cilvēkam ir kādi plāni, un pat ļoti svarīgi viņa personiskajā attīstībā un personiskajā dzīvē. Un te piezvan kāds draugs un saka, man tu esi ļoti, ļoti vajadzīgs, es bez tevis nevaru, lūdzu atbrauc pie manis, lūdzu velti man laiku, lūdzu palīdzi man. Nu, un viņi uzreiz savas lietas nobīdīs otrā plānā, viņi pakārtos visu tā, lai varētu būt atsaucīgi, lai varētu palīdzēt šim cilvēkam un lai varētu viņu iepriecināt. Un to nemaz nav tik viegli atpazīt šo te attiecību modeli. Nu, teiksim, šim cilvēkam pašam. Lūk. Tādā veidā viņi nodod, protams, paši sevi. Un izēja šeit ir, protams, iemācīties veselīgi sabalansēt savas vajadzības ar citu vajadzībām un iemācīties pateikt nē. Bieži vien viņi krīt arī otrā galējībā, ka tagad es tikai domāšu par sevi un redz, kā tu nerēķinies ar mani un tagad es uzstāšu uz savu un aiziet otrā galējībā. Bet te ir runa tieši par tādu veselīgu balansu, ka es pirmkārt zinu savas vajadzības un saprotu, un bieži vien par to, ka citi viņi nav ļāvuši nemaz citiem uzzināt savas vajadzības. Citi arī par to nemaz nezina un nenojauš. Un galvenais tad viņiem ir dabūt to saikni ar savu ķermeni, pirmkārt jau kā es jūtos. Līdz pat tādai anekdotei droši vien atceraties, ka ceļoja apkārt tādas anekdotas par mamām, ja, kad Dāvīd, tu uzvelc jaci, Dāvīd nāc mājās, un Dāvis prasa, vai es esmu nosalis? Nē, tu esi izsalcis. Ja? Nu, un tad vienmēr ir kāds, kas pasaka, kā tev jājūtās, kā tev jādara, jo viņi arī ir orientēti uz to, kas pateiks, tu man parādi, kādam man jābūt, lai es varētu tevi apmierināt un lai mēs varētu būt kopā. Jā, nu tā tad arī vislielākā vajadzība ir tieši šī te atzinība, šis iedrošinājums, ka viņiem sanāks, ka viss būs labi, ka viņi arī paši var kaut ko izdarīt, novērtējums. Un, ja jūs esat kopā ar šādu cilvēku, tad no savas puses arī ir jārada viņos pārliecība, ka uz jums var paļauties, ka jūs nekur nepazudīsiet, ka viss ir kārtībā, ka jūsu rīcība ir paredzama, un bieži vien viņi arī gribēs zināt, kur jūs esat. Ne tādā ziņā, kad viņi par katru cenu gribēs ļoti uzstājīgi jūs kontrolēt, bet viņi noteikti painteresēsiet, kur jūs esat, līdz cikiem jūs kur būsiet, ko jūs darīsiet. Jā. Nu, un, protams, ka citreiz tas ir kā caurā mucā. Jūs dodat šim cilvēkam to atzinību un dodat, un nekad nav gana. Protams, ka galvenais ir tas, ka šim cilvēkam ir jāmācās pašam apmierināt savas vajadzības, bet, lai to apmierinātu savas vajadzības, tev vispirms ir jāzina, kas tev iepriecina, kas tev sagādā komfortu, ko tu vispār gribi. Un tad tiešām ir tādas situācijas, kad tu pat nezini, ko tu gribi un ko tev vajadzētu. Lūk, jā. Kāda ir galvenā problēma? Atcerieties par to, ka šis te raksturs un šis te attiecības stils ir iegūts ilgstošā laika periodā, atkārtojot vienas un tās pašas darbības un iegūstot vienas un tās pašas emocionālās reakcijas. Līdz ar to arī zemapziņa ir pieradusi, ka mūs var pamest, cilvēks iet turp un cilvēks nāk atpakaļ un cilvēks var uzvesties spontāni. Un, godīgi sakot, viņi jau arī paši tā uzvedās, jo viņi ir nervozi un viņi attiecībās te lec iekšā, te ārā. Nu, lūk, un mūsu zemapziņa meklē apstiprinājumu šiem uzskatiem, ka uz citiem nevar paļauties. Un tādēļ tādi stabili un uzticami cilvēki šim attiecību tipam liksies garlaicīgi. Un ja kāds ir pārāk jauks un pārāk uzmanīgs, tad viņi paši tā kā sabotēs šīs attiecības, viņi paši izjauks šīs attiecības, jo tās nesaistās ar mīlestību un drošību un ģimeniskumu, bet kas saistās ar mīlestību un drošību un ģimeniskumu? Tieši šis te iekšā ārā lēkāšana, šī te nestabilitāte, šis te uztraukums, šī te nespēja uzticēties, tas ir ģimeniskums. Tas ir tas, kas saistās ar mīlestību un drošību.
Līdz ar to mēs arī piesaistam attiecībās šādus cilvēkus, kas nodrošina šo te mūsu pārliecību, ka uz otru nevar paļauties, ka tuvas attiecības var izjukt jebkurā mirklī. Lūk, tā tad atceramies arī to, ka te ir ieradums būt trauksmainam un testēt tieši otru cilvēku uz atšķirtības kaut kādiem signāliem, nevis uz stabilitāti un tuvības signāliem. Lūk. Un kā jau es teicu, astroloģijā mēs šo ļoti bieži redzēsim tieši urāna negatīvo ietekmi uz attiecībām. Jā, šis ir tāds pieķeršanās stils, jā, tātad trauksmainais. Nākamais pieķeršanās stils, par ko es gribētu runāt, ir izvairīgi noliedzošais pieķeršanās stils. Un te šim pieķeršanās stilam astroloģijā mēs redzēsim Neptūna ietekmi gan uz ģimeni, gan uz attiecību rādītājiem. Un kas notiek šeit? Šeit bērnībā ir tāda nevērīga, dažkārt pat nolaidīga attieksme pret bērnu, kad, piemēram, bērns ir atstāts badā, bērns nav apkopts, dzīve ir tāda haotiska, varbūt mamma un tētis pat ir mājās, bet, nezinu, mamma sēž internetā, mamma nav emocionāli pieejama, mammai pašai ir kaut kādas problēmas un viņa netiek ar sevi galā. Un bērns var raudāt, bet par viņu neviens nepainteresēsies, viņam nepieejies klāt, nepaprasīs, kas tev ir, kā es tev varu palīdzēt. Un arī vēlāk pusauģa vecumā, piemēram, tad, kad tu atnāc no skolas, tev neviens nepaprasīs, kā tev gāja, vai tev viss ir labi, un kā tu jūties. Un, jā, tātad, kā jau es teicu, astroloģijā tas ir bieži saistīts tieši ar Neptūna ietekmi, kad cilvēks kaut kur ir, bet viņš nav klātesošs, un bieži vien tev savas vajadzības ir jāpakārto citu cilvēku vajadzībām, jo ir kaut kāda lielāka, teiksim, lielāks sociālais loks, piemēram, tā ir ģimene, kurā tev, protams, ir jāizdzīvo un kura vajadzības ir svarīgākas par tavām, un tu vienmēr savējās atstāji maliņā. Nu, un, protams, jau mazbērns nesaprot, ka vecāki vienkārši nav emocionāli pieejami. Un tā vietā viņi ir pārliecināti, ka kaut kas nav kārtībā tieši ar viņiem pašiem. Un tieši tāpēc vecāki tā pret viņiem izturas. Tātad es esmu slikts, man par to ir jākaunas. Vai arī pats bērns ir bērnībā ļoti kaunināts, jo vecāki paši neizprot savas vajadzības. Un arī bērnu vajadzības. Un, protams, ka viņi uzaug ar šo kauna sajūtu, kā ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Viņi ļoti slēpj pieaugušā vecumā šo savu ievainojamību. Un ko viņi dara, ja, piemēram, iepriekšējais stils, kas bija nervozais, ka viņi ļoti koncentrējās tā kā uz citiem cilvēkiem, citu cilvēku tā kā apmierināšanu, tad šeit pieaugušā vecumā cilvēks kļūst ļoti neatkarīgs, jo viņam ir pašam par sevi jāparūpējas, viņi kļūst super pastāvīgi, patstāvīgi, un arī attiecībās, diemžēl, tikko kā lietas sāk palikt nopietnas, vai cilvēki sāk satuvināties un tiešām izjūt kaut kādu tuvību, viņi paši tās izjauc, jeb sabotē, jo ir ļoti lielas bailes no pieķeršanās un tuvības. Un tas ir arī loģiski, jo pieķeršanās un tuvība asociējas ar vēsumu, ar neizpratni par viņu vajadzībām, ar atsvešinātību, un pieķeršanās un tuvība ir tā, kas viņiem atgādina par to, ka viņi ir kaut kādā veidā kroplīgi un bojāti, ja tā varētu izteikties. Jā, un šeit ir ironija tajā, ka bieži vien trauksmainais stils tieši satiekas ar šo te izvairīgo stilu un dzīvo kopā kā pāris. Un viens grib ļoti pieķerties, un otrs nemaz tā kā negrib, lai viņam pieķerās, jo viņš tā kā turās noteikti. Jā. Jā, bet varbūt arī otra galējība tāda, ka ir tā, ka šim te
izvairīgajam attiecību stilam, viņš ir ļoti nu, tā kā jūtīgs uz citu vajadzībām. Tas, ka viņam ir bailes no pieķeršanās, tā ir cita lieta. Viņam šī pieķeršanās un piesaistīšanās ir ļoti vajadzīga, bet viņam ir bailes, jo tad viņš būs spiests par šo otru cilvēku rūpēties, un viņam bailes, ka viņu piesaistīs tā, ka viņam nebūs savas vietas, ko elpot, jo tā ir viņa bērnības pieredze. Bet viņš ir ļoti jūtīgs, viņš ir ļoti uzmanīgs uz citu vajadzībām, un viņš labprāt atbalstīs, viņš labprāt palīdzēs otram cilvēkam, bet, kā saka, liec mani mierā, nemēģina mani piesaistīt, nemēģina man tai visā ievilkt. Un galvenā sāpe arī ir saistīta tieši ar pieķeršanos, un tāpēc, ka bērnībā viņiem ir bijis jātiek ar sevi galā, un tātad viņi nemaz nevēlas, ka tagad kāds uz viņiem paļausies un ka viņiem būs jāuzņemās atbildība vēl par kādu. Tātad viņi ir tādi, ka viņiem ir vajadzīga sava telpa, savs stūrītis, kas pieder tikai viņiem, kur viņi var norobežoties, kur viņi var būt vieni paši ar sevi. Un viņi sev iestāsta, ka man to nemaz nevajag pieķerties, jo tad, ja es nepieķeršos, es nejutīšu šīs sāpes, es nejutīšu šo atraidījumu, jo, ja es būšu attiecībās, viņi redzēs manu šo te nepilnību. Tamdēļ viņi to ļoti rūpīgi slēpj, un attiecībās viņi var būt ļoti vēsi, viņi var būt distancēti, lai gan viņi ir ļoti jūtīgi pret katru kritiku, jo katra kritika viņiem atgādina par to, ka viņi ir kaut kādā veidā nepilnīgi. Nu, lūk, tā tad arī lielākā sāpe ir par to, ka ar mani kaut kas nav kārtībā. Un tad viņi visādi izvairās no konfliktiem, ja? Atliks sarunu, kamēr no tās patiešām vairs nevarēs izvairīties. Kas šeit notiek? Te arī ļoti spilgti var redzēt Neptūna ietekmi, ka es uzlieku šīs te rozā brilles, lai man tas nav jāredz. Es tādā veidā izvairos, ja? Es negribu redzēt, kas notiek patiesībā. Un arī bērnībā bieži vien bērns, lai neredzētu šo te vecāku vēsumu, viņš iztēlojās, viņš dzīvoja patiesībā šajā pasaku pasaulē, šajā iztēles pasaulē, viņš lika šīs te rozā brilles un iztēlojās sevi, ka viņiem ir šie mīlošie vecāki, vai iztēlojās sev, te bija visādi iedomu draudziņi un fejas un rūķi, un tas ļāva šim bērnam sajust šo te mīlestību un to, ka viņš tomēr nav viens. Un, protams, ka pieaugušā vecumā viņš to turpina, nu tātad neredzēt realitāti, dzīvot šajā iedomu pasaulē vai šajās iedomātajās attiecībās, līdz kamēr viņš ir spiests šīs brilles noraut un spiests būt aci pret aci ar šo realitāti un darīt kaut ko lietas labā. Jo arī viens no tādiem uzvedības motīviem ir tāds, nu, par to es domāšu arī atlikt. Es negribu ar to saistīties, jo tas ir pārāk grūti, tas ir pārāk skarbi te kaut ko risināt. Es negribu to redzēt, lieciet mani mierā, par to es domāšu rīt. Un līdz ar to viņš tā kā ieraujas čaulā, viņš tā kā iet no tā visa prom, tā teikt, es negribu būt nekādā sakarā ar to. Nu, lūk, un attiecīgi vislielākā vajadzība šeit ir drošība, pastāvība, un viņi, par cik bērnībā ir izstrādājuši šo spēju rēķināties tikai ar sevi, viņi arī nespēja paļauties uz otru, lai gan arī tas viņiem ir visvairāk vajadzīgs. Līdz ar to viņi var iemīlēties nepieejamos cilvēkos, nu, vai nu cilvēks ir precējies, vai viņš, piemēram, emocionāli nav pieejams. Un tādā veidā viņi atkārto šo te iegūto pieredzi, šo te attiecību veidošanas stilu un apstiprina to, ka, nu jā, cilvēki mani pamet, cilvēki nav pieejami, cilvēkiem ir kaut kas slēpjams un tāpēc viņi no manis izvairās un cilvēki pazūda, neko nepaskaidrojot un tā tālāk, jā.
Ja jums blakus ir šāds cilvēks, tad viņiem ir ļoti vajadzīgs apstiprinājums, ka jūs redzat, ko viņi dara jūsu labā, jo viņi ir atsaucīgi uz jūsu vajadzībām. Tas nenozīmē, ka šeit ir vajadzīgs kaut kāds tāds grandiozi uzpūsts, kaut kāds uzslavējums, kā piemēram, tu esi vislabākais un es bez tevis nevaru dzīvot un tu esi wow. Ja? Bet te ir vajadzīgi tādi mazi uzmanības pierādījumi, ka es redzu, ko tu esi izdarījis. Paldies, ka tu nomazgāji trauks, paldies, ka tu parūpējies par mani, paldies, ka tu uztaisīji tēju, paldies, ka tu atcerējies, ka mums piens nav leduskapī, šādas lietas. Ja? Tātad atsaucīgi šīm te mazajām lietām, ko viņi dara ikdienā, jo tas viņiem ļauj pamazām saprast, ka uz jums var paļauties. Un tas ir droši, un tas ļauj viņiem pamazām atļaut sev pietuvināties un arī pietuvināties jums. Tātad novērtējiet to un arī iemāciet viņiem pašiem atpazīt savas emocijas. Un pamazām viņi, kad uzticēsies, viņi arī jautās jums pēc palīdzības. Jo kāpēc viņi nejautā pēc palīdzības? Tāpēc, ka tas ir apkaunojoši. Tad kāds varētu padomāt, ka jūs esat vāji, ka jūs netiekat paši ar sevi galā, jo bērnībā tas viņiem bija jādara. Un bērnībā arī viņiem nav bijusi šī sajūta enerģētiskajā apmaiņai, ka ja es kaut ko izdaru tavā labā, tu kaut ko izdari manā labā un kā tas ir. Un viņi arī nezina, kā veidot dziļas un emocionāli intīmas attiecības. Un var arī pēkšņi tās pārtraukt, lai gan viņu vajadzības nav piepildītas. Bet kā var piepildīt viņu vajadzības, ja jūs tās rūpīgi slēpjat un tā tālāk? Te ir tāds koks ar diviem galiem. Ja? Jums ļoti vajadzīgs šī te tuvība, bet te pašā laikā jūs to ļoti slēpjat. Lūk. Protams, šī iemesla dēļ viņiem var būt arī problēmas ar komandas darbu. Jo, kā, es taču pats tieku galā ar sevi, kāpēc man ir jāparūpējas par tevi, un kā es varu prasīt, piemēram, tavu atbalstu, es taču savu darbu izdarīju. Un arī izaugsme tieši šajā attiecību ziņā viņiem ir saistīta ar spēju atļaut citiem paļauties uz viņiem. Jo viņi nemaz tā negrib, ka uz viņiem paļaujās, ar viņiem rēķinās. Jo tas tā, mēs esam kopā, bet, tā kā nemēģini mani ielikt rāmjos, nemēģini man uzlikt kaut kādus pienākumus. Jā, un tad, kad, teiksim, viņi redz, kad viņu vajadzības tiek apmierinātas, tad viņi pamazām iemācās arī paļauties uz citiem. Ar Neptūnu ietekmi attiecībās te var būt arī, ka cilvēks nemitīgi iekrīt tādās attiecībās kā upuris un glābējs. Dažkārt ir jāglābi tevi, dažkārt tu esi upuris. Te ir tāda ļoti nenoteikta līnija. Un tad, protams, ir jautājums, kāpēc tad tu esi glābjams, ja tu esi iemācījies paļauties tikai uz sevi. Bet te ir tāda, atcerieties, es pašā sākumā runāju par to, ka bieži vien bērnu vajadzības ir noliktas malā, jo tev ir lielāka kaut kāda grupa, kuru vajadzības ir prioritāte, un tad mēs iekļūstam tādās attiecībās, kur nemitīgi ir jāglāb kāds cits, bet par sevi es parūpēšos pats. Lūk. Un tad ir pēdējais šis te piesaistes, jeb attiecību veidošanas stils vai attiecību veidošanas tips, kas ir dezorganizēti bailīgais piesaistes tips. Un šeit, diemžēl, jau mēs varam runāt par kādu diagnozi vai pat robežu stāvokļiem, jo šie bērni ir auguši tādā vidē, kas nav droša, no dažādiem apsvērumiem. Vide ir toksiska, šajā vidē valda haoss, un bērns vispār nesaprot, ko gaidīt saviem vecākiem, un vai viņu vajadzības vispār jau kad būs apmierinātas. Te parasti ir piedzīvota fiziska, verbāla vai arī seksuāla vardarbība ģimenē,
vai arī bērns ir bijis pats liecinieks kāda cita traumai, nu, piemēram, kad tēvs sit māti un jūs visu laiku dzīvojat tādos tā kā izdzīvošanas apstākļos, vai arī tēvs sit bērnu un māte ir kā upuris, māte nespēja šo bērnu aizstāvēt. Nu, lūk, un te arī vienā un tajā pašā situācijā ir iespējams sagaidīt pavisam atšķirīgas reakcijas, un bērns nevar uzminēt, kā tad būs šoreiz. Nu, piemēram, bērns atnāk no skolas mājās, un māte izrādās ir piedzērusies, un viņa ir nikna, un viņa kā fūrija. Un citreiz viņš atnāk no skolas, un māte jūtas vainīga, un viņa raud. Un, lūk, šis uzvedības stils var izveidoties arī narcistisku vecāku bērniem, lai gan arī pie urāna ietekmes šāds te tas drudžainais pastāv, jo tu nezini, kurā mirklī ko sagaidīt no citiem. Bet šeit ir ļoti izteikti, jā, kad bērnu te pievelk, te atgrūž, te ir karsts, te augsts, un visu laiku viņi tādās tuvu tālu situācijā, un viņu galvenā problēma pieaugot ir tieši uzticēties. Jo kā gan es varu uzticēties, ja man no tevis ir bail? Un te mēs astroloģijā runājam par ļoti spēcīgu Plutona ietekmi uz attiecībām, visu Plutona plašo spektru, kur bērns pieaugot, ir ļoti aizdomīgs. Viņš iemācās lasīt starp rindiņām, jo no tā ir atkarīga viņa dzīvība, viņa labsajūta. Viņš arī saprot, ka ne uz vienu nevar paļauties, un arī viņš pats nevar līdz galam atklāties nevienam. Un pieaugušā vecumā viņi arī paši turpina šo savu tuvu tālu, karsts augsts stilu, tad viņi atgrūž, tad viņi sauc atpakaļ. Un vēl ir viena interesanta lieta, ka viņi var nezināt atšķirības ar to, kas ir privāts un kas ir noslēpums. Jo iespējams ģimenē ir bijušas kaut kādas tabu lietas, par kurām nerunā. Te var būt arī kaut kādas sēras, kaut kādas nepārdzīvotas traumas, par kurām nedrīkst runāt, un tad bērns tā kā triggerē tieši šīs traumas, un bērns nesaprot, jo viņš nevar procesēt šīs emocijas, viņš nevar saprast, kas tad īsti notiek, un bērns kalpo kā tāds triggeris, lai izceltu gaismā šīs nepateiktās mokas, šīs neizdzīvotās sēras. Respektīvi, viņš ir tas, kas nosauc vārdā to, ko vārdā nedrīkst nosaukt. Un līdz ar to viņš saprot, ka viņš jebkurā mirklī var izrādīties pa kājām ne tur un ne tajā vietā un dabūt pa galvu. Un līdz ar to, kā jau es teicu, astroloģijā šo stilu mēs piedēvējam Plutonam, un līdz ar to viņš ir ļoti vērīgs uz citu cilvēku apkārtējām reakcijām. Viņš ienāk telpā un uzreiz notestē, kāds ir emocionālais fons, ko no kuras sagaidīt, jo viņš zina, ka katram ir kaut kas slēpjams. Viņš mēģina paredzēt lietas, jo tas saistās ar drošības sajūtu. Lūk, un ja mēs runājam par uzticēšanos, tad tā nav tāda uzticēšanās tādā vispār pieņemtajā veidā. Ja? Viņi tevi vēro ļoti uzmanīgi, pamana katru tavu garstāvokļa maiņu, lai tikai spētu saprast, vai jūs netaisāties viņus pamest. Ja? Un no vienas puses tās ir vislielākās bailes, bet no otras, līdz ko attiecības kļūst tuvākas, vai arī tās veidojas pārāk strauji, viņi kļūst nervozi, jo nespēja uzticēties, un no vienas puses ir bailes tikt pamestiem, no otras puses viņi nespēja uzticēties, un tad ir šis te iekšā ārā moments, ja. Te ir arī lielas bailes no dominantas attiecībās, jo viņi zina, cik liels ir šis spēks. Viņi iespējams ir iemācījušies pārvaldīt arī savu iekšējo šo te spēku un zina arī, ko viņi paši var nodarīt attiecībās. Attiecībās, kādas viņi izveido, kas ir interesanti, tad, kad viņi iet iekšā attiecībās,
tad pat tajā mirklī, kad viņi kaut kādā punktā saprot, šis nebūs īsti labi, viņi tik un tā turpina tajās iet iekšā, viņi iet līdz galam, jo šīs te bailes no pamešanas un bailes pārtraukt attiecības ir daudz lielākas nekā izrādīties iesaistītam kaut kādās destruktīvās attiecībās vai neapmierinošās attiecībās. Tātad viņi ies līdz galam pat tad, ja viņi pusceļā sapratīs, ka te kaut kas nav labi un labāk ir tās pārtraukt, jo viņi nevar. Viņi ies attiecībās par katru cenu. Lūk, un viņi ienes arī šajās attiecībās milzu intensitāti, jo tā ir piedzīvota bērnībā. Un bieži vien viņi arī izvēlas partnerus, no kuriem tiem ir bišķi bail. Tā viņi saņem arī apstiprinājumu savai pārliecībai, ka nevienam nevar uzticēties. Un dzīvē bieži vien mēs redzēsim šos cilvēkus kā ļoti harizmātiskus, ļoti enerģētiski, magnētiskus, pievilcīgus, jo viņi spēkā liks visu savu spektru, nauda, varas, seks, šarms, ja, lai tik viņi būs notestējuši jūs vājās vietas, jo viņiem tas ir dzīvības un nāves jautājums. Jo, lai zinātu, uz kurām pogām uzspiest, ja gadījumā jūs taisīsieties viņus pamest. Un šeit arī mēs bieži redzam to kompensācijas mehānismu, ka viņi ir ļoti tendēti uz sasniegumiem, piekam sasniegumiem par katru cenu. Un jā, tā ka viņi ies un viņi darīs un viņi ies līdz galam un, teiksim, arī kā uzņēmēji, viņi ļoti labi spēj orientēties šajā haosā un izcelt no tā vislabāko, ko no tā vispār var izcelt. Nu, lūk. Jā, izēja, protams, šeit atkal ir caur pareizu robežu atrašanu, jo viņi, par cik viņu robežas tika bērnībā ļoti pārkāptas, un te nāk tāds termins kā radikālais godīgums vai totāla pilnīga uzticēšanās vai radikāla uzticēšanās, ja? Un jautājums, vai tas tiešām ir nepieciešams? Jo viņi cenšas šo te attiecību problēmu, izaicinājums risināt tieši caur pilnīgu atklātību, caur radikālu godīgumu, caur absolūtu caurspīdīgumu, ka jums nav tiesības paturēt nevienu privātu vietu pie sevis, bet galvenā lieta, ko viņiem nāks atklāt, ir, ka šeit vairāk būtu jāuzticas pašam attiecību procesam un tam, ka mēs ticam, ka runājot par šīm problēmām, mēs varam rast risinājumu. Šeit ir jāiemācās, ka cilvēki nav un nebūs perfekti tieši nekad. Viņi var mūs ievainot un viņi to darīs. Viņi mūs ievainos. Bet īstas attiecības neveidojas ar perfektiem cilvēkiem, bet mēs varam atļauties, hei, man tas sāpēja, tas nebija labi, mums par to ir jāparunā un iegūt uzticēšanos tieši tādā veidā, ka mēs ticam šim pozitīvajam rezultātam, ka mēs varam strādāt pie attiecībām un mēs varam runāt par savām vajadzībām, nevis iet caur varu un kontroli, jo atcerieties, es iepriekšējā video, tas video ir šeit, runāju par to, ka vislielākās bailes viņiem ir atlaist cilvēku un neturēt viņu šajos te manipulācijas grožos, lai konstatētu, vai tiešām viņi jūs mīlēs arī tad, kad viņi nebūs spiesti to darīt. Tātad šeit ir tā galvenā problēma, tā ir uzticēšanās un paļaušanās, ka jūs varat būt kopā, jūs varat runāt par lietām, jūs varat atklāt savu ievainojamību un jūs varat tikt ievainot. Jā, protams, ka šis attiecību tips atrod attaisnojumu tam, lai nemainītos, uzlikdams sev ļoti, ļoti daudz pienākumus,
izjūtot milzu spiedienu, pārkāpjot paši savas izturības robežas, un vienlaicīgi viņi testē arī citu izturības robežas. Bet galvenais ir tātad, man ir jāapmierina tevi, man ir jāpiesaista tevi, un citreiz viņi citu intereses bīda priekšplānā, lai tikai atrastu apstiprinājumu savām vajadzībām, bet viņi aizmirst par šo balansu. Atkal mēs šeit runājam par balansu, par to, kā attiecības veido divas puses, un tādā veidā manipulējot un kontrolējot un izvēloties bīstamus partnerus, cilvēki apstiprina attiecībās to, ka viņi nevar uzticēties, apstiprina attiecībās šo te ieradumu, ka viņi visticamāk ir kaut kādā veidā nederīgi, un tādā veidā viņi, teiksim, neņem vērā paši savas robežas un paši savas vajadzības. Tagad, kad mēs esam izgājuši cauri visiem šiem attiecību stiliem un tipiem, protams, ka mēs esam izgaismojuši gan galvenās problēmas, galvenās vajadzības, kuras ir nepieciešams apmierināt. Un jautājums, vai tas ir fatāli, vai mēs to varam mainīt? Un ir psihologi, kas uzskata, ka mēs to varam, protams, ka tur ir jāiegulda milzīgs darbs, jo, kāpēc mēs to varam, tas pamatojums ir tāds, tāpēc, ka šis attiecību stils ir izveidots nemitīgu un regulāru atkārtojumu rezultātā. Tātad, ja mēs atkārtojam vienas un tās pašas darbības, mēs iegūstam vienas un tās pašas emocionālās reakcijas, kas rezultātā veido mūsu raksturu un mūsu uzskatus un mūsu pārliecību par to, kā dzīvē tas viss notiek un ko sagaidīt no dzīves. Un principā tas nav nekas nepareizs, ja tas ir mūsu aizsardzības mehānisms, aizsarga reakcija, jo mēs, protams, gribam prognozēt notikumus, lai nekas mūs nespētu ievainot. Bet tagad jautājums, kā sevi pārprogrammēt. Un ir psihologi, kas uzskata, ka šīs te attiecību modelis, kā jau es teicu, viņš strādā ne tikai nopietnējās partneru attiecībās, bet viņš strādā arī, piemēram, ar kolēģiem, ar draugiem, vēl kaut kur, nu visur, kur mēs varam runāt par attiecībām kā tādām. Un tad ir viena tāda metode, kas ļauj, mēs tā kā meditācijas stāvoklī, mēs mēģinām iztēloties, tagad iztēlojamies kādu brīdi no pagātnes vai arī kaut vai no filmas, ja ar mums tas nav reāli noticis, ja mēs nevaram atsaukt atmiņā kādu veselīgu notikumu. Tātad, kāds bija, teiksim, veselīgu attiecību mirklis pagātnē ar mums? Nu, vai ja tādu mēs nevaram atrast, tad filmā, vai ar draugiem, kādu mēs gribētu, kāds viņš ir izjust, kā es jūtos, ko es redzu, ko es dzirdu, ko es jūtu. Tad nākamais mirklis – iztēloties veselīgas attiecības darbā. Un atkal jau, ja mēs šo nevaram atrast savā pieredzē, tad mēģinam to atrast citu pieredzēt, atrast cilvēku. Jā, viņam ir iespēja, viņš nebaidās runāt par savām vajadzībām, viņš nebaidās iet, piemēram, pie priekšniecības un teikt, klau, šitais un šitais iespējams būtu jāuzlabo, un es redzu tādu un tādu risinājumu. Tātad mēs meklējam savā tuvākā apkārtnē vai filmās kaut vai veselīgu šo te attiecīgu piemērus, tātad privātajās attiecībās, darba attiecībās, kolēģu attiecībās, māsu brāļu attiecībās, vecāku bērnu attiecībās. Mēs sameklējam šos te attiecību piemērus, un mēs viņus izlaižam caur savām sajūtām, caur sajūtu, caur redzi, dzirdi, caur maņām. Un šeit galvenais, kas ir jāatcerās, ir tieši regularitāte, jo kāds no šiem te destruktīviem attiecību modeļiem, viņš jau ir iegūts
regulāru atkārtojumu rezultātā. Tātad šeit arī galvenais akcents ir uz to, ka darīt, un ir pat speciālisti, kas apgalvo, ka šo var praktizējot, piemēram, 21 dienu, jau mēs varam iegūt zināms rezultātus. Lūk. Un vēl viena galvenā doma, ko es gribu jums nodot, ir, ka mēs jau, kā strādā šie stili, nu, piemēram, ļoti uzskatāms stils, no tāda piemēra, ja, ka, piemēram, atnāk vīrs mājās ar puķēm. Viens cilvēks padomās, tu nāc ar puķiem, tātad tu esi nogrēkojies. Ko tev no manis vajag? Tātad mēģinās atrast šo te negatīvo tajā, nu, balstoties uz savu pieredzi. Bet otrs cilvēks pateiks, cik forši tu man atnesi puķis, cik mīļi, kā man patīk puķis, un manas mīļākās puķis tūlīt ielikšu vāzē, un es savukārt jau sagatavoju pusdienas un tā. Līdz ar to, redziet, teiksim, viena un tā pati darbība, viņa var izraisīt pavisam dažādas šīs emocionālās reakcijas, un man jau liekas, ka labā ziņa ir tā, ka mēs tomēr varam to mainīt, nu, vismaz mums ir cerība to mainīt, un to arī visu es jums šodien novēlu. Atā!